Nu tā, labdien visiem. Atkal sarežģīti apstākļi, vējš grozās tā kā vējrādītājs. Debesīs dažādi mākoņi. Bet, nu, esmu te uzkāpis. Un tas šoreiz ir planprā, un tur līdz pacēlājām, protams, es uzkāpu. Bet arī tas bija nopietns kāpiens, un es nemaz negribu tagad atkal braukt lejā ar pacēlāju. Tā kā nu, Dievs dod. Atkal viņš izmainījies pa 180 grādiem vai pat pa 360. Kamēr es skatos uz vienu pusi, tikmēr vējš man sabojājās otrā pusē. Galīgi. Es no tā neko daudz nevaru iemācīties. Nu, lūk, jā, šodien ir nepatīkama diena, veidojas kaut kāda pat negaisa mākoņi. Lidojuma radārs, gaisa radārs rādot sliktas lietas. Ieteicis nelidot, bet daži tomēr lido. Nu, es testēju savus spārnus. Protams, tātad ražotāja instrukcijās ir stipri norādīts, kā ar parakaitiem jālido laminārā jūras gaisā, un ar parakaitiem nevajag lidot Alpu termālēs. Tam ir savs pamats, bet no otras puses spārns paliek spārns. Parakaits arī ir spārns, pie kam ar jaunu, modernu vadības sistēmu, kas vada spārnu ar uzplūdes leņķa maiņu individuāli katrā spārnu pusē pēc vajadzības. Līdz ar to tātad tu būtībā maini spārnu ģeometriju, kur parastam paraplānam spārnu stūrē faktiski piebremzējot vienu vai otru pusi. Nu, piebremzējot, tas ir tā kā lidmašīnām būtu klapes, bet klapes lidmašīnām parasti izmanto tikai tuvojoties lidlaukam, kad vairs degvielas ekonomija, efektivitāte nav svarīga, kad ir svarīgi tikai un vienīgi lai tu varētu samazināt savu gaisa ātrumu drošos apstākļos un lēnāk nolaisties. Tam nodara klapes. Nu, paraplānu bremzē ar aizmugurējo malu un stūrē tad piebremzējot tā kā ar klapēm. Kur pretī parakaitiem, parapūķiem, kā es viņus saucu, stūrēšana notiek pātrinot vienu vai otru spārnu pusi, mainot viņu ģeometriju. Būtībā tev ir akcelerators rokā, pie tam asimetriski, niansēti. Var akcelerēt vienu spārnu pusi, var akcelerēt vai pātrināt otru spārnu pusi. Kaiminamā akceleratora vairs nav, jeb speedbāra. Viss ir rokās. Un tas, protams, ir ļoti ērti. Un tas ir moderni. Piedevām vēl šim parakaitam ir tā saucamā 2D stūrēšana, jeb tipstīring, kas vēl to lietu padara dinamiskāku. Es varu mazliet pievilkt tikai pašu spārnu galiņu, un rezultātā mans spārns griežās un ļoti sekmīgi veic nepieciešamos manevrus ātri, efektīvi. Tā kā tā. Nu, lūk, ne visi ražotāji ir vienādi kategoriski pret parapūķīšu viņu ražojumu parakaitu izmantošanu Alpos. Mustāšs ražotājs Flare ir visu laikam kategoriskākais. Viņš neiesaka. Un punkts. Spārns dizainēts, jeb konstruēts lamināriem apstākļiem jūras krastā, un tur lūdzu ar viņu arī lidojiet. Little Cloud Lamuette ir mazliet pielaidīgāks, un Brillwings, kura
Raptoris pat labāk lidoju, arī ir mazliet pielaidīgāks. Viņi arī dod padomus, labprāt konsultē. Brilvings ir pilns refleks, Lamuet ir tā saucamais progresīvais refleks. Tātad spārns ir kaut kas pa vidu starp, no šī viedokļa starp parakaitu un tradicionālo paraglideri. Tātad, kāpēc es uzskatu, ka parakaiti nav tik nedroši Alpos un kāpēc es atļaujos ar viņiem eksperimentēt? Viens iemesls ir tas, ka tātad viņiem ir šī modernā vadības sistēma, un, lai lidotu trim pozīcijā, tev ir nepārtraukti jātur spārns stūris novilkts. Ja tu palaidi rokas vaļā, tad spārns automātiski iekļūst maksimālā pātrinājuma režīmā, kas nav normāls lidošanas režīms, ikdienas režīms. Līdz ar to es visu laiku turu stūris novilktas, trim pozīcijā, labākā planējuma pozīcijā. Tas nav slikti, jo es esmu visu laiku ciešā kontrolē ar spārnu. Es esmu ciešā kontaktā ar spārnu. Es visu laiku jūtu, ko spārns dara, ja viņš sāk aizvērties, es nekavējoties varu koriģēt ar atbilstošo stūri. Jebkurā gadījumā tāda varianta, kā palaist stūris vaļā un izņemt rokas vispār no cilpām un dzert kafiju, tāda man šeit nav. Visu laiku ir jāpilotē aktīvi un visu laiku ir jātur spārns rokās. Tas papildina drošību manā ieskatā. Nākamais papildus drošības elements ir tas, kā parakaitiem ir akcelerators visu laiku rokās, pie kam asimetriski. Var mierīgi akcelerēt vai noņemt pātrinājumu abās spārnu pusēs neatkarīgi. Tas ļauj startēt mazliet stiprākos vējos, un tas ļauj piezemēties mazliet stiprākos vējos. Pretējā gadījumā tikai ļoti meistarīgi piloti varbūt piezemējoties lieto akceleratoru parastam paraplānam, un gandrīz nekad to nelieto, un arī nevajag lietot tad paceļoties. Bet parakaits var piemēroties plašākam vēja diapazonam. Nākamais, un tas dod papildus drošību, tātad manās acīs. Nākamais, kas vēl ir parakaitam gan viņa plus, gan mīnus, ir šis refleks spārns. Refleks spārns vispār ir stabilāks, viņi ir grūtāk nolocīt, un tāpēc viņi arī parakaitu konstrukcijās izmanto. Jo lidojot kaut vai pa kāpām vai vienalga, kur tuvu zemē, nedrīkstētu pieļaut viņu nolocīšanos. Tāpat laikā turbulentos apstākļos, ir sevišķi Alpos, jebkurš spārns var nolocīties. Kā es to arī esmu uz savas ādas pārliecinājies. Un tad mēdz teikt, ka parakaits ir, refleks spārns ir ar savām īpatnībām, dinamiskāks, neprognozējamāks un tā tālāk. Vārds sakot, viņa kolapsa atgūšana, jeb spārna lidotspējas atjaunošana ir mazliet niansētāk, sarežģītāk, varbūt arī mazliet pat grūtāk. Nav certifikācijas procedūra. Ja mums parastiem paraplāniem ir ABCD spārni, un ir ļoti precīzas certifikācijas procedūras, tad parakaitiem šīs certifikācijas procedūras vispār nav izstrādātas, un skaitās, ka tas ir tātad eksperimentāls spārns. Ja parastam iesācējs paraplānam A vai apakšējās B kategorijas spārnam, viena no diezgan drošām reakcijām, jebkurā nestandarta situācijā, ir pacelt rokas augšā, palaist vaļā. Tad parakaitam to darīt nav īsti pareizi, jo
parakaitam paceļot rokas augšā, tu faktiski viņu maksimāli pātrini. Tas ir maksimāli pātrinājuma režīms. Un līdz ar to tad jebkuras manipulācijas ar spārni ir jābūt aktīvām, pārdomātām, intuitīvām un kaut kur pa vidu. Tu nedrīkst viņu noraut pārāk zemu stūrus, tu nedrīkst viņus pacelt pārāk augstu. Un tas, protams, rada papildus nianses, lidojot ar šo spārnu. Jāsaka tā, es esmu līdz šim lidojis ar 3 dažādiem spārniem. Mustāžu 26 kvadrātmetri, Mustāžu 2. Tad šis ir Vrilvings Raptors 25. Un tad ir Lamueta 25. Ar katru no spārniem es esmu piedzīvojis pa pārītim kolaps, nopietni kolaps. Tā, ka spārns sakļaujās un pilnīgi es viss iekrīt, stūris iekrīt bezdibenī, sēdeklīts iekrīt bezdibenī vai vismaz viena puse iekrīt bezdibenī, asimetriskais kolaps un tā tālāk. Tātad visos gadījumos no šīs situācijas izkļuva salīdzinoši ātri un salīdzinoši vienkārši. Nebija nekāda tur tātad trojas zirga vai ķīniešu ābeces. Jā, bija mazliet intuitīvi jādarbojās brīžiem, bet tātad man nepatika otro ūsu reakcija. Proti man ūsas nolocījās 2 reizes ejot gar klintīm, jā, bija tur turbulents gaiss, bija tur rotori, bija kaut kāds stiprs vējš, tajā dienā vispār bija riebīgs gaiss. Un man spārns viena puse nolocījās pilnīgi uz līdzenas vietas. Ne tas spārns paspēja kaut kur izkustēties uz priekšu atpakaļ, viņš vienkārši nolocījās. Un abos gadījumos man kaut kādas no rindām A, B vai C vienalga nolidoja ļoti tuvu acīm. Pirmajā reizē man vispār šķita, ka man rēgojās, bet otrajā reizē pilnīgi noteikti man gandrīz norauga brilles no pieres. Un tas ir apstākļos, kad es darīju visu, lai šo spārnu sakļaušanos atrisinātu. Darīju visu kā pēc notīm, proti rāvu stūrs intensīvi uz leju pirmajā brīdī, lai noķertu spiedienu stūrēs. Tā viena puse lidoja, tai tur ātri noķēra, otro norauga dziļāk, pēc tam pumpēja. Tikko spārns atsāk lidot, es momentā pacēlu rokas uz augšu un turpināju viņam lidot. Spārns atguvās ļoti labi. Es nezaudēju ne virzienu, ne daudz augstumu. Var sakot, nav nekāda iebilduma pret spārnu. Spārns ir labs, kvalitatīvs, skaists. Bet man nepatika, ka man tās rindas gandrīz norauga brilles. Un līdz ar to es ar M2, ar Mustāžu 2 vairs Alpu apstākļos nelidoju, es šo spārnu pārdevu. Abi pārējie parakaiti, Raptors un Lamueta arī ir piedzīvojis katrs pa 2 kolapsiem. Abos gadījumos tā rīcība bija, spārnu uzvedība bija laba, maiga, kontrolējama, izēja no kolapsa bija, kā pēc notīm, nezaudējot augstumu, nezaudējot virzienu, viss kārtībā. Esmu apmierināts un pat vairāk nebaidos. Tāda neliela spārnu raustīšanās, tāda mētāšana, tāda ausu klapēšana man notiek bez mazai katrā otrajā lidojumā. Bet tāda nopietna nolocīšanās man ir notikusi ar katru parakaitu 2 reizes. Lūk, ar Lamueti man izdevās dabūt šlipsi. Pilnu šlipsi, tātad spārna mala bija izlīdusi starp aiz faktiski uz vidus pusi, skaitot no spārna malas, no gala, aiz otrās rindas auklu un izlīdusi uz aizmuguru cauri. Tad nopietna šlipse. Jāsaka, Lamuete turpināja normāli lidot, es ar brīvo roku. Tad ar kreiso roku, kur spārns bija brīvs no jebkādām problēmām,
turpināja viegli piestūrēt, spārns lidoja taisni un lidoja. Es droši vien tādā veidā būtu varējis arī sekmīgi turpināt lidojumu. Ļoti iespējams, ka būtu varējis arī nosaisties tādā veidā. Bet nolēmu, ka tomēr tā kakla saite ir jāatbrīvo. Un darīju to ar paņēmienu, ko biju noskatījies no pieredzējuša instruktora Ari Indēra YouTube'ā. Proti tātad, kā viņš apgalvoja, šitāds šlips atbrīvot var tikai ievedot, jeb sākot ievest to spārnu pusi grīstē. Nekāda tur vienkārši stūras raustīšana nepalīdzēja, tur mazliet paraustīja, nulle reakcijas. Stabilo līnijas parakaitiem vispār nav, bet tās arī ir bezjēdzīgas, kā es esmu dzirdējis. Tātad spārnu ievadīšana grīstē. To dara tāpēc arī ieteikumiem. Normālā lidojumā, normālā ātrumā paņem atbilstošās puses rociņu, tā kārtīgi stingri savelk durē un stingri noteikti, neraustoties un nevilcinoties, nostumi to lejā gar ķermeņa sāniem, gar sāniem uz leju, līdz pat gurniem, ātri, vienmērīgi nevilcinoties. Tikko spārns sāk ieiet grīstē, roku atkal uz augšu. Parasti tajā brīdī, kad spārns sāk ieiet grīstē, ja tā puse tiek norauta, šlipse atbrīvojas. Tā man arī šajā gadījumā notika. Šlipse nekavējoties atbrīvojās, tikko kā es sāku ievadīt spārnu labo pusi grīstē. Mana roka lejā bija, varbūt sekundi. Tad es uzreiz, kā šlips atbrīvojās un kā sākās ieiešana grīstē, vairs es negaidīju, jo pilnīgi ievadīt grīstē man nebija nekāda vēlēšanās, nekāda nolūka to spārnu. Momentā cēlu roku atkal uz augšu, lidošanas pozīcijā, ne pavisam uz augšu, bet tur, kur viņi parasti atrodas. Varbūt kāds 10 cm virs bezglaidu pozīcijas. Spārns momentā cirta uz priekšu un atjaunoja normālu lidošanas stāvokli. Viss kārtībā. Tātad, pat ja man nebūtu izdevies šlips uzreiz atbrīvot, es, protams, tik un tā būtu cēlis roku augšā un mēģinājis manevru otrais. Mēdz gadīties tā, ka ar pirmo mēģinājumu atbrīvojās tikai daļa no šlipses un tad jāizpilda otrs mēģinājums. Atkal vispirms normāli taisnvirziena lidojumu, normālā ātrumā un tad rīkojies. Atbilstoši Ari Indēra labi aprakstītajai instrukcijai. Lūk, tā kā arī šāds piedzīvojums, kaklasaites atbrīvošana man ar parakaitu ir bijis. Protams, tātad, kā es lidoju? Es lidoju, protams, trim pozīcijā, visu laiku turot spārnu kontrolētu. Tad, ja es jūtu, ka spārns draud nolocīties vai jebkurā manā rokā vai abās reizē pazūd vadības kontroles spiediens, es momentā cērtu rokas uz leju ātri, ļoti ātri, lai to spiedienu atjaunot un noķertu. Tas cirtiens lejā ir tāds kā viegls karatē sitiens. Viņš nav ar lielu spēku, jo es gribu just to vietu, kurā spārns atkal, kurā kontrolē spiediens atjaunojas un spārns grib lidot, bet no otras puses es negribu vilcināties ne mirkli. Tā ka, ja man ir mīkstais tātad rokturos, tad es momentā attiecīgo roku vai abas, kā vajag, cērtu uz leju. Parasti tad arī spiediens stūrēs atjaunojas, un es līdz ar spārnu dabiski paceļu tās rokas atpakaļ augšā. Spārns atsāk lidot. Spārns lidojot pats rokas paceļ uz augšu, vienkārši nevajag tam pretoties. Tātad, ja man neizdodas pat noraujot rokas lejā, dziļi lejā pie gurniem, atjaunot spiedienu
spārnā un spārna lidošanu. Tad es sāku abas vai attiecīgi to roku, kura ir šajā situācijā, pumpēt uz augšu. To sauc par ring the bell, raustīt vadības kloķus uz augšu uz leju. Dziļiem tādiem rāvieniem, dziļiem, bet arī neturot viņu ne lejā, ne augšā. Tas palīdz, pirmām kārtām tas palīdz spārnam atjaunot lidotspēju. To arī eksperti iesaka, ka šī pumpēšana palīdz ātrāk spārnam atvērties. Un otrs, tātad šī kustība uz leju un pēc tam uzreiz uz augšu, neļauj man arī to roku aizmirst lejā. Ja gadījumā spārns sāk lidot, atverās, sāk lidot, bet man roka ir palikusi lejā, tad var notikt tā saucamā spārna noraušana. Un tas galīgi nebūtu veselīgi šajā situācijā. Tāpēc kustība uz augšu uz leju, un es tajā brīdī pat varu neskatīties uz spārnu, es jūtu, ko viņš dara. Tikko spārns sāk atjaunot lidotspēju, tā atkal rokas man ir normālā pozīcijā, dinamiski viņu noķer. Tā tad rīkojos atbilstoši situācijai. Tā, pat tās gaiss kļūst jau pavisam stiprs. Es domāju, ka man ir laiks lēnām doties uz mājām. Šodienai arī pietiks. Mute arī sausa. Mazliet pasportoši.